Bet, Arni, ļauju tev tagad iet. Arnis Vecagars viens no žūrijas cilvēkiem Slam Dunk konkursā, tā kā tiekamies pēc tām. Un šeit redzat dalībnieki Slam Dunk konkursam. Nu, galvenie favorīti, protams, Kristaps Dārgais un Jānis Tima. Kamēr Arnis ir no manīm aizgājis, tikmēr Dunk konkursu pakomentēsim kopā ar vēl vienu spēcīgu džeku, kurš māk triekt bumbugrozā no augšas ar Ronaldu Zaķu. Sveiks, Ronaldu! Sveiki! Prieks tevi redzēt. Debitētu iespējams komentētājs statusā, vai tev jau ir bijis tāda iespēja? Nu, skatīties un tā vienlaicīgi nav bijis. Tā kā Ronaldu nesatraucies, tu esi labs un atraktīvs čalis, tā kā viss būs labi. Ronaldu, man tev pirmais jautājums. Tu ļoti labi var ietriekt bumbugrozā no augšas vakar pret Vēfiņu, tev tas vairāk kārt izdevās. Kāpēc šodien esi konkursā? Nu, tāpēc, ka te jau pirmkārt jāsaka to, ka Dārgajam un Jānim Timam tas līmenis ir tik augsts, kad... Pag, Ronaldu, tu arī var labi iedankot, es zinu. Nu, tas ir, to, ko es varu iedankot, tas ir vairāk tāds, bet, kur ir jāiziet uz tehniku tīri. Es domāju, ka nu, tur ir jābūt gan pirmkārt iekšā un arī daudz jātrenējās. Es tev saprotu, Ronaldu, jo principā pasaulē dankeri dalās divās daļās. Ir tā saucamie open court dankeri, jeb atklātā laukuma dankeri, kas ir zvaigžņu spēļu dalībnieki, un ir in-game, jeb spēles dankeri. Un Ronaldu, tu esi mums vairāk spēles dankeri, saņem bumbu pār pretiniekam, nolauz grozu, vai ne? Nu, ar tiem pēdējiem vārdiem tur vēl jāliekam būs jāpagaida bišķi. Bet katrā ziņā tu ļoti labs esi spēlē. Un atklātā laukumā es tev varētu pievienoties, kad tas, ko var Jānis Tīma un, piemēram, Kristaps Dārgais pēdējo 3 dunk konkursu čempions, tas patiešām ir ļoti iespaidīgi. Un, Ronald, tev būs tas gods vai iespēja palīdzēt pakomentēt, ko tu uzskati par konkrēto dunku, tā kā varēs dalīties ar savu viedokli. Tā kā tu arī esi pieredzējis šī elementa izpildītājs. Tiek stādīt priekšā tikmēr Slam Dunk žūrija, un es arī to nosaukšu. Pieredzējušākais spēlētājs Aldaris Latvijas basketbolīgā, Mihails Hlebovickis. Viens no Jākapils kluba līderiem, LMT Basketbola akadēmijas galvenais treneris un mans kolēģis šodien Arnis Vecagars. Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps. Latvijas izlasē visvairāk spēļu nospēlējušais basketbolists Uvis Helmanis un FIBA kategorijas tiesnesis Oskars Lucis. Tāds piecinieks šodien būs žūrijā. Tā kā žūrija pietiekoši saprotoši. Pats Vecagars savulaik piedalījies dunk konkursā. Šneps, baigais varbūt dankeris nebija, bet tomēr arī šo elementu pieprat un spēlē basketbolu ļoti augstā līmenī. Tā kā šie kungi noteiks uzvarētāji. Es domāju, ka žūrijai, būs šodien daudz, kurā gadījumā darbi, izvērtēt, kādas tās tehnikas. Nu, nezinu, pēc kā viņi skatīsies, bet es domāju, ka viņiem būs darbiņš, ko Jā, un varbūt padomāt. Es ātri arī nosaukšu visus dalībniekus Slam Dunk konkursā. Redzat, Oskars Lucis tiek stādīts priekšā, kā pēdējais žūrijas dalībnieks Helmanis Šneps, Vecagars, Mihails Hlebovickis un Oskars Lucis. Slam Dunk konkursā piedalīsies Roberts Jaunozols no Latvijas Universitātes, Roberts Stumbrs no Jūrmalas, Antons Robinsons no VF, Trojs Bārnīs no Jēkabpils, Elvis Enzels no Turības, Jānis Tīm no Ventspils, Kārlis Apsīts no Barons kvartāls, Renārs Mago no Liepājas, Kristaps Dārgais pēdējo 3 gadu čempions no Valmieras un Raimundas Daņīs no Saldus. Ronald, kurš tavs favorīts, uz ko tu liec? Es domāju, ka no sākuma, protams, es došu priekšroku savam komandas biedram. Tu domā, ka Tīm varētu viņš to dārgo? Pēc pagājušā gada Valmieras, es domāju, ka tur bija pavisam ļoti tuvu. Tur bija pavisam nedaudz. Un tā kā, es domāju, kas tur, protams, būs Tīm Dārgais un arī, ja nemaldos, Elvis Enzels, ja nemaldos arī. Vai arī ne no Turības bija? No Turības. Jā, Roberts Jaunozols no Latvijas Universitātes arī. Arī Apsītim esot labi šajā kas skills. Apsītis arī var uzlikt. Var jau. Nu, atceries pagājušo gadu, kāds Slam Dunk konkurss bija Dārgais, protams, standarts, fantastiski danko. Un šis Tīmas caur kāju, kur viņš dabūja bumiņu, dabūja virs Stīvs, bet neiedankoja. Man aizelsās elpu, tas bija kaut kas iespaidīgs. Gaidījām jau, kas skaties un redz jau, tur ir nedaudz. Tu ikdienā redz Jānka var kaut ko tādu treniņos, es redzēju, ka viņš var izdarīt? Nu, Ventspilī nedaudz grūtāk to izdarīt. Augstāk groza vai nevar uzlikt zālē? Grīdi nedaudz nepateicīgāk. Nav cietāk, ja nevar uzlikt. Tāpēc, kad ja tu izliec kāds 3-4 lēciens pēc kārtas, jau sāc just jau, ka tās kājiņas jau nedaudz ikriņas sāk piedzīties nedaudz. Un šajās zālēs, kur ir tā kā olimpiskā šeit, Valmierā un Liepājās, ja tajās vietās taisa šos pasākums, tur ir
Tev arī patīk izbraukumā labāk tankot, jā? Celīši tā nesāp pēc tam. Nesāp, bet te jau redzēt, čaļi jau pamēģina galvas pie stīpām jau lec. Un tā kā... Tev var tālu no galvas līdz stīpai neesi, cik es esmu redzējis. Neesmu skatījies. Bet ar tīkliņu taču var ar galvu aizsniegt. Es domāju, ka vajadzētu. Ronalda, kamēr nav sācies danku konkursu un nav jāvērtē danki, padalies pats par savu sezonu. Manuprāt, tev lieliski sezonu. Vairāk nekā 17 punktu spēlē LBL. Baltijas līgā rezultīvākais džeks savā komandā arī izaicinājuma kausā. Šķiet, tu esi atgriezies. Ronalds Zaķis ir atpakaļ. Nu, jāsaka jau to, ka, tā kā es tev pirms tam jau teicu, ir vasarā izdarīts tas darbs un otro gadu pie Roberta, un es zinu, kas man ir jādara, kā te darbi. Viņš jau vēl ir dažs pie kā lietiņām, kur man ir vēl jāpieliek, un vienkārši ir tas jāgrib darīt. Jo man treneris, ka mums ir 2 reizes dienā treniņi, un uz to liek tiks uzsvars likts, un tā kā es domāju, tur vēl ir nedaudz, kur pielikties, kurā gadījumā. Saka, Ronald, kā tev vispār patīk spēlēt pie Roberta? Roberts ir ļoti stingrs treneris, un šis viņu acu skatiens, ar kādu viņš nikni skatās jums, mēs ar savu kolēģi Arturu Šentkovu vienmēr tā kā sabijušies, kā tajā brīdī mēs justos, ja Robs uz mums tā skatītos. Bet jūs cienat Robi, jūs viņu mīlat kā treneri, jo jūs zināt, viņš ir skarbs, prasīgs, bet viņš to dara pa lietu, un jūs visi progresējat kā spēlētāji. Tieši tā, un arī pirms sezonas, jo man nebija līgums ar Ventspili, un Robs pateica, ka viņš būs Ventspilī, un vispār nebija nekāda doma, nekāda apsvēršana, ne pa ko citu. Redzam, arī Jānis Tīma, kurš ir nodraftēts, arī ir atgriezies Ventspilī. Tieši tā, jo iemācīties tās lietas, ko Roberts stāsta, tas ir vienkārši neņēma visu laiku līdzi, un tā tikai pats redz, vienkārši ir uz laukuma ir tās situācijas visas. Vai Roberts ir šobrīd, var teikt, labākais treneris, pie kā tev ir nācies spēlēt? Es uzskatu, ka jā. Vēl viena lieta, viņš ir tiešām tik bargs un skarbs, kā runā, treniņi 3 stundas 2 reizes dienā? 3 stundām ne, bet kad ir svarīgās spēles un ir spēles, tad mums ir ap 2 stundām, tas ir no rīta ir 3 stundas un vakarā ir 2 stundu treniņš. Tā kā dzirdat, kādas slodzes ir Ventspilī, bet jūs tāpēc fiziski labi izskatāties. Vakar pret VF komandu tiešām labi nospēlēja. Tu padalies, varbūt, ko jums nozīmē šī uzvara pār VF pārliecībai kā komandai un varbūt arī tev pašam? Jo, par VF spēli tas ir, par to nevienam nekas nav jauns, tā ir Eirokaus komanda un pret viņiem ir vēlme spēlēt. Motivācija liela, jā. Liela, protams, liela, un tu brauc uz spēli, un tu zini, ka pretinieki labi, spēlētāji ir augsts līmeņi, un tu arī tur pielāgojies un tās spēles uzreiz arī šodien pats jūt, ka tas nogurums ir 2 reizes lielāks. Un pēdējos tomēr 3 finālos esat viņam zaudējuši, tā kā gribās iekostam F-am, vai ne? Gribās. Tikmēr sācies Slam Dunk konkurss ir un pavērtēsim Ronaldu to, ko redzam šajā konkursā. Redzam pirmais dalībnieks Roberts Jaunolzols no Latvijas Universitātes. Robertu es pirmo reizi redzēju Geto basket dunk konkursā, ne no kurienes viņš parādījās un redzam, lēciens šim puikam ir, bet tu esi noteikti kādreiz piedalījies kādā Slam Dunk konkursā. Taču es Latvijas basketbola līga. Ventspilī vinēju. Pat vinēju, pareizi, Ronald. Dumšs jautājums, man priekšā visu uzvarētāji. Ronalds Zaķis savulaik uzvarēja Slam Dunk konkursā 2009. gadā. Tā kā Ronald, Kristaps Dārgais ir vienīgais 3-kārtais čempions, tev ir arī tituls. Ir grūti, ja ar pirmo danku neieliek, vai ne? Kājiņas sadzenās un pēc tam ir grūtāk tik augšā un parādīt to labāko, ko var. Tāpēc, kad sāc spēli, tos pirmos gribās, un tad tev vienkārši... Pirmos metiens jāiemet, jā? Tad tev aiziet vienkārši. Ja tu sāc jau pēc pirmajiem, kad tu sāc jau neaiziet viņš, tu sāc jau kaut kur jau sev domāt, jo, ja mēs paskatāmies arī Slam Dunk konkursu vēsturē NBA un Latvijā, tad parasti uzvar tie džeki, kas pārliecinoši ar pirmajiem ieliek un aiziet viss. Kā iet, tā liek un ir. Un redzam, Roberts Jaunolzols sauc talkā publiku. Cerams, Robi, tev izdosies. Aiziet, labāk reizā. Ir! Nav slikti, ne? Ir. Cik tu dot, Ronald? Cik tu dot? Es domāju, ka starp 8 un 9. Es domāju, ka es dotu arī 9 vairāk, 10 nedotu. Priekš Latvijas basketbola līgas, jau standartiem mēs 10 nevaram dot. Es jau negribu sev tur celt, ka es to nevarētu izdarīt. Tas bija pietiekami grūts ar kājām gaisā paņemt bumbu, bet es domāju, ko čaļi vienkārši, kas vēl rādīs, vienkārši, ka jābūt kāds būs līmenis. Nedaudz rezervi. Tāpat arī tālmetienu konkursā kāds līmenis. Zem 20 punktiem neteic lielajā finālā. 21, 20, 20. Tieši tā kā mums viss kārtībā. Tā mazo rezervīti jāatstāja. Jā. Un Ronald, padalies varbūt tu kā tankers, cik grūti ir vispār sportistam. Viena lieta ir lēciena augstums. Jā, var uzlikt augstu un lidot, bet caur kāju dabūt šo bumbiņu, tas ir koordinēt ļoti grūti. Es nevaru iedomāties, ko dārgais starp kājām, starp apakšai gar muguru, uzliek gaisā un paņem to visu. Tas ir jābūt ātram un jāatslābinās. Es sapratu, jāatslābina augšu esot un ar rokām jābūt. Bet jābūt arī ļoti akrobātiskam un fiziskam, protams. Un labai izdomāju. Protams, arī tam jābūt.
Bet tikmēr skaists danks padodās Robertam Stumbrim. Kā Roberts Stumbrs ieliek savu danku un redzēsim, ko rāda žūrī. Nu, žūrī šeit skarbāka nekā pret Robertu Jaunozolu. Tā kā redzēsim, vai Robertam Stumbrim izdosies iekļūt finālā. Skatāmies atkārtojumā Roberta mēģinājumu. Bumbiņi tiek pamesti gaisā, lēciens. Neliels windmill, jeb neliela dzirnaviņa. Nu, ir Roberta Jaunozola danks, bija horeogrāfiski grūtāks, tā kā jāpiekrīt žūrijai. Jo, nu, katrs to nevar izdarīt, jāsaka to, un tāpēc, ka, ja, piemēram, paskatās, nu, maziņš windmills, bet to izdarīt, tas ir kaut kāds cits uzreiz. Tur tā lieta, ka trakākos windmills var paveikt varbūt Kristaps Dārgais un Vince Carters vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā arī maz dzirnaviņi ir jānovērtē. Šeit Antoans Robinsons. Nu, Michael Jordan stiliņā. Jā, Michael Jordan stiliņā šādi izgriežot bumbu. Manuprāt, Robinsona lēciena augstums ļauj iet dankot iespaidīgāk. Tāds ir mans viedoklis. Redzam, jā, pietiekoši grūti, bet šīs kustības... Jā, arī var redzēt, ka kājas varbūt ir smagāks. Tāpēc redzēsim, ko varēs parādīt Jānis Tīm, kuram vakar grūta spēle, arī Dārgajam vakar bija spēle. Kas man vēl patīk Kristapā Dārgajā, es domāju, tu arī to novērtēs. Viņš ir ne tikai labs dankers. Lielāko daļu pasaules dankeri, viņi tikai danko, viņi nespēlē baskīti. Bet Dārgais arī basketbolu labi spēlē. Tieši tā, un basīti, pirmkārt ņem tas atlētisms iekšā, un tas basīti, tā ir tā gribēšana. Jā. Tam iet cauri un trenēties 2 reizes dienā. Tur vispārīgi viņš sev sagatavojas, ne tikai lec un danko, bet arī spēlē mētiens, vispārējais aizsardzība. Basketbols ir tā gribēšana. Ja tu gribi spēlēt, ja tev sanāk vai nesanāk, es domāju, tur tas arī treneri, vai tev paņems vai nepaņems, bet ja tu gribi spēlēt basketbolu un tev patīk. Bet, nu, tā kā skatoties kas ir tas Sprite Slams Amerikā, nu tur čāļi, ir. Bet šeit Nike Slam Dunk konkurss. Barnijs pārlec pāri savam komandas biedram skaisti un ietriec bumbugrozā no augšas. Redzam, žūrī pietiekoši draudzīgi. Skarba un draudzīga. 1-8, 4-9, skatāmies. Barnijs pamet bumbu pret vairogu un pārlec pāri. Skaisti. To es neredzēju. Nav nemaz tik slikti, Ronaldi. Nav slikti, vai ne? Es domāju, ieskrējās un ar rociņām. Nē, šis bija. Redzam, Elvis Enzels, trener Enzel, viens no tēliem. Oriškoisti pamet bumbiņu pa 360 un noķer. Skatāmies, ko žūrijai patīk. Skatīsimies, ko iedos žūrī. Nu, protams, galvenie favorīti ir atstāt uz beigām, kā odziņus kūks, kā tam būtu jābūt. Starp citu, pirmais dunk čempions tālajā 1993. gadā Aigars Zeidaks. Viņš uzvarēja pirmajos 2 dunk konkursos. Vai Aigars tev bija slaveno tīkliņa izvilkšana? Ronald, vai tev augot Aigars Zeidaks bija savā ziņā tāds elks dankošanā? Tā dankošana, zin kā ir... Vai tev kāds cits elks varbūt? Es neesmu tā pievērst. Man vairāk patīk, godīgi, es skatījos mazajiem saspēles vadītājiem. Maziņiem. Jā, man Iversons baigi patikā. Iversons nebija slikts. Bet uz šobrīd, protams, Lebrons, tas ir klasiks. Lebrons tavā stilā tanko ar spēku, ar jaudu. Lauž groz, man patīk šis terminoloģija. Nu, protams, groz vairs tagad nevar salauzt pēc Shaquille O'Neal izgājienu. Pirms gadiem 20 groz konstrukcijas ir mainīts visā pasaulē. Redzam, Kārlis apsīs no Barons Kvartols. Arī iespaidīgi. Atspērās tālu diezgan. Atspērās tālu tā saucamais double pump. Novilkt bumbiņu zem sev pie ceļiem un atmuguriski ietriec. Viņš zina, ko viņš dara. Viņš arī vairāk kārtais danku konkursu dalībnieks, Geto Basket un citos danku konkursos skatāmies. Nike Slam Dunk. Šeit ieskrējās lēciens, bumbiņas novilkšana un atmuguriski. Izgāja cauri groziņam. Jo tāpēc arī ņem arī, kad apsītim iekšā un viņš ir parādītos. Viņš ir tas vieglais spēlētājs, kuram ir labs eksplozīvs lēciens. Renārs Magonē. Opā! Ja tas būtu izgājis, tas būtu nopietni. Tas būtu Liepainieks. Priekš pirmā danka, es domāju, tad kaut ko vēl jābūt. Nu, es domāju, ka šeit puiši saprot, lai tik finālā un pārspēt tīmu vai dārgo kaut kas īpaši ir jāparāda. Nu, kaut kas... Tu vari iedankot šādu bumbiņu izvalkot caur gaitā? Nevar. Ko nevar, to nevar. Bet Vīnmilā? Vīnmilā var. Vīnmilā tu vari. Man šeit lēciena augstums labs ir. Jo tur to bumbiņu ar laicīgi paņēma. Labi, vai ne? Ronalds, cik tu liktu? 9 viņš jāliek, vai pat 10? Nu, 9-10, es domāju, jo ar kājām tā sarežģītība ir augstāka. Tas ir augstākais līmenis, es domāju, tu vari ar kājām. Jo jābūt ir ļoti koordinētam un akrobātiskam ķermenim, jo kājas ir jāpaceļ augšā, jāizlaiž bumbiņu cauri un pēc tam jāpaspēj uzlaiž bumbu augšā. Lai gan arī tas nav jālēc uz galvas cīpē, bet viss izdarot laikās, viss sanāk. Jā, tā kā malacis Renārs. Un tagad, protams, neapšaubāmais favorīts. Vienīgais 3-kārtējais danku čempions.
Es, starp citu, pirmoreiz Kristapu Dārgo redzēju 2011. gadā tanku konkursā, toreiz Vaiņš spēle Jelgavā. Es domāju, no kurienes tas džeks? Ogrēniens, no LPL 2. Kas te notiksies? Kas te būs? Pēkšņi viņš ieliek kaut ko tādu, un kopš tā laika Dārgais nav zaudējis nevienā konkursā, pēdējos 3 turnīrus uzvarējis un ietiekoši pārliecinoši. Savulaik tanku konkursu Latvijā ir vinējuši tādi džeki kā Armāns Šķēle, Raits Grafs savulaik, Johans Nikolas, atceries tādu lidotāju? Kertis Smilečs, Džimijs Baksters, Ronalds Zaķis, kurš man blakus ir. Un šeit Kristaps Dārgais. Skatāmies. Vindmēliņš labs. Abā, un redzam, kāds ir leciena augstums. Un Kristaps Dārgais, kas man viņā patīk, viņš ir iemācījies par šiem 3 gadiem uz publiku pastrādāt. Nākošam gadam vajadzētu ekrānām parādīt to augstumu. Lēciena augstumu, jā. Skatāties, cik augstu uzlikt Kristaps Dārgais. Jēkabpils mērs, Salčevičs kungs, piespēlētāja lomā. Šitas ir augstākā klasa vienmēlam jau. Jo, kas Kristapam ir bonus, man šķiet, viņš tik tīri ieliek no augšas. Nu kā Top Jack, Kārters un tāda, atcerēsimies, šī dzirna viņa ir tik atletiski, tik augstu un ar tādu rezervi. Viņš nevis knapi dabu bumbu pār stīpai, bet ar ļoti lielu rezervu. Tavs pusmetrs ir stīps. Es labāk tas redzams, ka no sāņa, kad iet, var redzēt, ka viņš viņam uzmet, ka pret to vairāk maliņu, un kad viņš uzlēc, tad ir... Nu, ir Kristapam Dārgajam ir iekšā. Un liels prieks, ka Latvijā tāda atletiski puiši spēja izaugt. Un šeit Mindaugas Raimundas Daņīs no Saldus. Skaisti pa 360 grādiem apgriežās ap savu asi lietuviešu leģionārs. Arī šim puikam ir iekšā. Skatāmies, ko iedos žūrī pēc slamdunk konkursu. Protams, mums tiks iedot rezultāti. Izskatījās apmierināts, kad ir izdarīts. Skatāmies. Pasmējās. Pietiekoši iespaidīgi. Nebija. Protams, ka viņš nav Kristapa Dārgā līmenī, bet normāls, solīts dunks. Nu, šodien, starp citu, no visiem puišiem, kas ir sev parādījuši, grūti pateikt, ka kāds nebūtu atbilstošim līmenim. Tagad otrais dunks priekšsacīkstēs un Roberts Jaunozols. Es domāju, tie, kas šādi saprot no slam dunk, kas nav, tā kā zina, ko viņš var izdarīt, ko nevar izdarīt, tie arī nepiedalās. Protams. Nu, jā, tad ir jāmāk kaut kas, nevar aiziet. Vai tu atceries, Ronaldu, ar kādu dunku tu vinēji 2009. gadā? Jā, mēs, Jānis Strelnieks, mums bija Ventspilī, un mēs bijām sarunājuši, ka viņš neredzēs, es vienkārši nostājos laukumā. Viņš no tribīnē no paša augšas pamet, izmet bumbu. Jā, es atceros, un ļoti smuki atstēni pret grīdu, un tu iedankoji, jā. Kurš tev bija galvenais pretinieks finālā toreiz? Leģionārs kāds bija, nemaldos? Neatcerēšos. Man šķiet, ka kāds leģionārs. Es biju tik priecīgs. Tu biji tik priecīgs, pareizi, Ronalds. 2009. gads, Ronalds Zaķis šobrīd komentētāja lomā. Un Roberts Jaunozols. Robertam varam redzēt, ir iekšā, ir kājās, ir labs lēciens. Šodien pagaidām neveicās ar pirmajiem mēģinājumiem. Otrais. Varam redzēt, ir sagurs Roberts, un šeit parādās tas, ka viņš jau pirmajā mēģinājumā lēc 5 reizes. Šis jau viņam ir kaut kāds 7. lēciens, ir sagurs. Pulsiņš augšā un uzreiz, tas nav tas uzreiz, ka tie pirmie. Bet iedos vēl, jāiedod, es domāju, ka vēl viena iespēja, es domāju. 60 sekundžu laikā ir jāieliek dunks pēc noteikumiem. Tad, kad minūte ir pagājusi, tad ir pēdējā iespēja. Tā kā cerēsim, ka viņam izdosies. Roberts Jaunozols, Malacis! Malacis Roberts par spīti sagurumam. Raksturs. Tas ir tas, ko tu stāstīji, Ronaldu. Arī dunk konkursā ir nepieciešams raksturs. Starp citu, Ronaldu, tu pagājušo gadu atgriezies Nacionālās valstsvienības kandidātu sarakstā, bet uz Sloveniju aizbraukt neizdevās. Es domāju, ka šogad jāiekļūst izlasē, vai ne? Vēlēšanās ir, un arī tāpēc, ka tas darbs un ar spēlētājiem būt kopā, kas ir augsts līmeņi, tas ir. Man jau tāpat ienāca kā otrā tempā, man uzaicināja Jānis Bagāts, ka mēs arī par to bija priecīgs, ka man bija iespēja pabūt viņiem kopā un patrenēties. Tas arī daudz. Šogad kārtīgi jāpacīnās par vietu uz mačiem, vai ne? Jā, pirmkārt jau ir jāstrādā daudz, un tad jau arī, es domāju, ka treneri. Ronalds, padalies varbūt vēl arī, pirms intervijā izteicies, ka tev pēdējā gada bija smagnēji, un tev varbūt pat uznāca melnās domas vispār to basketbolu mest pie malas. Tagad tās domas vairs neuznāk, un spēlēs basīt vēl gads 10. Kā minimum. Malacis Ronalds, prieks to dzirdēt, bet atgriežamies tā konkursā. Tagad Roberts Stumbrs, redzējām viņu otro mēģinājumu, tagad Antoans Robinsons. No soda līnijas? Nu, šķiet, ka nebija no soda līnijas, nedaudz pāri. Un žūrī arī varbūt ar... Michael Jordan Stiliņš spiež. Michael Jordan Stiliņš, gan pirmais dunks, gan otrais dunks. Nu, viena lieta ir spiest uz to Stiliņu, bet baigi grūti ir to visu tomēr nokopēt, jo tas, ko darīja, protams, Michaels Jordans, šis viņa lidojums. Tieši tā, un tas, ko viņš gaisā darīja ar kājām un rokām, tas bija patiešām ļoti skatām.
Un šeit vietējais publikas mīlulis, Spārnīs. Gribēja šiet ieķerties ar Elkonas tīpā, kā Vinces Kārters savulaik atceries. Bet tas ir ļoti grūti, ir ļoti augsti jāuzlec. Aptuveni pusmetru virs stīpas, un bārniem tas šoreiz neizdevās. Un pēc tam vēl nedaudz sāpēs Elkonīts. Sāpēs Elkonīts, un ar Elkonīti jānospiež stīpu uz leju. Vinces Kārters bija tas, kas izdarīja šo pirmo reizi. Un izskatījās, protams, ļoti iespaidīgi. Un šeit kāds elements Enzeļa stilā. Atmuguriski pret vairogu. Elvis Enzels no turības. Maids ir taļā viss kārtībā. Maids ir, galvenais jau ir dažkārt šādā konkursā piedalīties. Protams, ka jācīnās par uzvaru. Bet, ja priekšā ir dārgais un tīm, tad galvenais ir jāparāda, ka tu vari. Un šeit viens no galvenajiem favorītiem Jānis Tīm, protams, savā mēģinājumā. Emīls, VF komandas menedžers. Viņam tiek īstāstīts, kas jādara. Interesanti. Emīls ir satraucies. Emīls Toms. Interesanti, ka Jānis Tīm ņem tālāk nevis basketbola kluba Vēnspils menedžeri, bet VF komandas menedžeri, bet Emīls savulaik pie jums strādāja. Draudzīgs attiecības klubu. Tieši tā zvaigžņu spēle vairs nav par klubiem, bet viss kopā basketbola svētki. Vakar bija spēle, tad spēlējām, un pēc spēles jau visi ir draugi. Tieši tā. Laukumā nav draugi, bet pēc spēles visi ir. Jānis Tīm ieskrienās. Labā kreisā. Sarežģīta kustība no Jāņa Tīmas. Labi. Jānis Tīm pieregulē Emīlu. Bet Janka, man liekas, šito viņš nemaz nemēģināja pat Ventspili. Es domāju, tā kā bišķiņ nedaudz, man liekas, tāpēc vajag, lai aiziet, jācer, ka būs otrais. Jānim Tīmam arī fantastisks atletiskās īpašības. Tu ikdienā ar viņu trenējies. Kā tas ir? Jānis Tīm ir fizisks džeks. Var just, kad tos šaļķis, kas ir fiziski, jau kad tu skrieni lietas blociņu, kad tu jūti, ka tev atsitās pret krūtīm, kad tu bišķiņ tā... Starp citu, Ronaldu, es varu derēt, ka Latvijas basketbola līgā 99% teiks par tevi. Kad Ronalds liek blociņus, tad jūt. Jā. Es esmu tā dzirdējis. Spēcīgs džeks. Bet tā doma nav... Ne jau doma, ka tu speciāli kaut ko dari. Tu vienkārši esi stingrs, fizisks un tavu bloku jūt laukumā. Tikmēr Jānis Tīmā. Jācer, ka izdosies Jānis, labā kreisā un Vinvilā. Skaisti. Krāslavietim padodās. Redzēsim, vai žūrī arī novērtēs Jāņa Tīmas danku. Jānis bišķiņ dusmīgs izskatās. Vai ka neizdevās pirmie danki, jā. Pēc tā pirmā, es domāju, ka... Skatāmies. Skaisti, iespaidīgi. Redzam arī ar kādu rezervi. Viņš paņem bumbu. Galvu praktiski pie stīpas, metrs no groza. Bet tā, ka tas bija jau kāds certais lēciens jau, ka viņš mēģināja vēl joprojām iet augšā. Šeit redzam Kārlis Apsīts no Barons kvartāls komandas, pamet sev bumbiņu un skaisti! Jā. Kārlis arī šo lietiņu pieprot, tā kā malacis Kārli. Tas, ko visi grib redzēt. Visiem uzreiz ir tas ovācijas, jau cilvēki redz uzreiz. Jā, redzam ar pirmo uzreiz caur kāju, no otras puses atmuguriski. Nav slikti, Kārli, tā kā būs, domāju, nopietns konkurents. Žūrijas vērtējumā abiem galvenajiem favorītiem. Pēc pirmā Renārda Ernsts ar kājām, redzēsim, ko Renārs Magoni parādīs otrajā dankā. Pirmais bija ļoti iespaidīgs. Redzam arī tribīnēs fonā VIP ložā. Lielie bosi ir priecīgi. Kaut kas no Vinces Kārtera, atcerēsimies par 360 Vinvilā, jeb Dzirnaviņā. Tas ir iespaidīgi, jā. Renāram tas izdosies. Visu cieņu. Skatāmies. Pagrieziens Vinvils. Ļoti grūts šis danks ir. Ļoti grūts. Visam jābūt laicīgi, ja tiklīdz kaut kas laikā nav, tad uzreiz. Starp citu, nesen Pols Džordžs no Indiānas Pacers mačā šādu danku ielika. Atceries to danku? Izgāja viens pret grozu. Ļoti iespaidīgi spēlē. Tas viņam izdevās. Jāpaskatās Instagramā. Paskatīsies. Sociālajos mēdījos var redzēt. Un šeit Renārs Magone arī var redzēt sagurums jau kājās. Un tas ir tas, ko mēs ar Ronaldu runājam, ka ļoti svarīgi ir trāpīt pirmos mēģinājumus. Izdodās Renāram Magonem. Varbūt netik iespaidīgi kā pirmais mēģinājums. Kā gribējās. Nesanāca tas pirmais. Kas izdevās Kārlim Apsītim. Protams, arī žūrijas vērtējums zemāks. Šķiet, ka pagaidām galvenie favorīti uz finālu varētu būt, protams, dārgais Tīm, Apsītis. Un Jaunozols, Roberts. Jaunozols arī labs dankus ielika. Bet žūri arī, protams, paliek skarbāk, ja tas neizdodas ar pirmo reizi. Un šeit tagad Kristaps Dārgais pasaules palīgā. Kārli Apsīt, kur būs jādod piespēle, te būs kaut kas, skatītāji, gatavojamies. Te
būs jāuzmet pret vairogu malu. Un Kristaps Dārgais tālā augstā lēcienā šo bumbiņu ķer. Skatāmies! Un fantastiski tālu atvilka bumbu Kristaps Dārgais. Vēl pagaidīja nedaudz. Vēl pagaidīja, izdzēra kafiju, nolika krūzīti atpakaļ uz galda un tad tikai dankoja. Valmierā piens bija, Valmieras pieniņi. Valmieras pieniņi pielēja pie kafijas, skatāmies! Un atkal nav. Nu, bet Kristaps Dārgais, manuprāt, tik pieredzējis dankers, ka viņš māk sagrupēt šos spēkus. Neesmu redzējis, ka Dārgais piekust šajos dankos un iemācījies, ja viņš šīs minūtes laikā neizlikties pirmajos 3 lēcienos tā, ka vairs pēc tam nav spēka. Dārgais ieskrienās. Šeit ir piespēle un skaisti! Ir 10-nieks Ronaldu vai 9-nieks? Nu jau vairāk kā 9,5 uz 10. 9,5 10. Tieši tā, es domāju, ka Dārgajam vēl ir rezerve, un lai viņš parāda kaut ko vēl labāk, tad būs 10-nieks. Skatāmies! Uzlēc lēciens, atvelk, cik augsts ir neviņa. Bum! Fantastiski. Vēl ir gar muguriņu un vēl ir. Gaidīsim finālā to. Vēl ir. Šeit Raimondas Daņus. Ronaldam atnāk uz ciemos arī meitiņi pie mums. Sauc tēti atpakaļ nedaudz, pagaidi. Mēs ar tēti nokomentēsim slamdunk konkursu un tad jau tētis būs tavā rīcībā. Ronalds Zaķis tikmēr jau ir pie manīm. Sveiks, Ronalda, ar atgriešanos. Tā kā tavu komentētāju karjeru turpinās. Paldies. Šies teicu, ka tev uz vaidziņu vēl bučiņas. Jā, man ir bučiņas no tava kluba meitenēm. Jutos kā paradīzē, tiku samīļots, viss ļoti priecīgs. Fēns meitenes jums klubā, vai ne? Ir. Baigi augs un mīļas. Vēl labi dejo, bučiņas super. Uzvaram. Tur sievas nav greizsirdīgas? Jā, viņai. Tā vēl skatās televīzijā. Nav, viss kārtībā. Klausies, lielais fināls klāt ir galvenajam konkursam un principā ir finālā labākie džeki. Dārgais tīma un Apsīts. Apsīts bija labs priekšsacīkstējs. Bārnīs tomēr arī ļoti labi ielika pret vairogu, pārlecot pāri savam komandas biedram. Žūri jau ir stādīti priekšā. Atgādinās vēlreiz Šneps, Vecvagars, Helmanis, Hlebovickis. Un neatceros uz sitienu, kas bija 5. cilvēks, bet gan jau pateiksim. Tātad Hlebovickis ir, Vecvagars, Šneps, Helmanis un 5. kungu nedaudz piemirsām. Bet tūlīt sāksies pats galvenais konkurss un, protams, galvenie favorīti jūsu uzmanībai. Pats galvenais Kristaps Dārgais, pēdējo 3 dunk konkursu uzvarētājs. Bet Ronalds joprojām paliec pie sava, ka Jānis Tīm viņu pārspēs. Jo, tagad jau šādi var redzēt, tad uzreiz jau arī tas sākās otrā kārta un šādi uzreiz jau sākās. Citas sēņas var redzēt, jā, jau nopietnāk. Tālāk ir. Vairs nav nekāda čomošanās, galā it kā jūs esat komandas biedri šodien vismaz. Bet tagad vairs nekādas čomošanās nav. Starp citu, zinu, ka tev 30 punkti jau pēc 3 ceturdaļām ir zvaigžņu spēlē, un tu viens no galvenajiem pretendentiem uz MVP. Redzam, Bārnī, pirmais danks. Viens no mājinieku mīluļiem, viņam 5 astotnieki, tātad 40 punkti par šo danku. Katram dankerim 2 danki, un pēc tam arī lielais fināls būs starp diviem labākajiem. Ko Jānis liks, to es redzēju Ventspilī. Jā, pastāst, kas tur būs. Jā, uzmetīs, un es domāju, ka vajadzētu būt. Caur kājiņu vilks? Es domāju, ja nemaldos, tad atmuguris tā, jā. Aha. Tā kā Ronalds Zaķis, kurš ir ikdienā komandas biedrs Jānim Timam un ir 2009. gada dunk čempions, apmēram nojauš, kas šeit būs Jāņa Tīms izpildījumā. Jānis noregulē savu komandas biedru Lorenzo Viljams. Kā labāk jādod piespēl, skatāmies! Pamet bumbiņu un skaisti! Dzirnaviņa pēc acitiena pret vairogu malu. Redzam, Kristaps Dārgais arī novērtē. Malacis, Jāni, tu man liksi kārtīgi strādāt. Ir. Cik tu dod par šo? Es domāju, 9,5 mierīgi. Vai pat 10. Paskatīsimies atkārtojumā. Nedaudz sasits roku ir Jānis. Tas ir ciets. Ar spēku kārtīgi triec bumbu grozā Jānis Tīmu un redzam, nedaudz sāpīgi. Gribētos redzēt atkārtojumu šim pēdējiem dankam. Tas bija pietiekoši iespaidīgi, bet pagaidām, diemžēl, mums nepiedāvā to. Bet gan jau redzēsim. Kārlis Apsīts gatavojās savam pirmajam dankam. Redzam, viņa parametrs 200 cm, 86 kg. Viegls priekš šāda svara, bet tieši šis vieglums dankeriem ir vajadzīgs. Skatāmies, ar ko pārsteigs Kārlis Apsītis. Pamet bumbiņu sev gaisā lēciens. Izskatījās labi domāts. Redzēsim, kāds būs izpildījums. Bet, kā jau mēs ar tev, Ronaldu, vairāk kārt secinājām, ļoti svarīgi, lai ar pirmajiem mēģinājumiem tas aiziet.
Nu, aiziet, Kārli. Prasīja Kārli, viņš teica, kaut kas viņam ir padomā. Skatāmies, pamet savu bumiņu un... Nu jā, ļoti svarīgi. Šādā brīdī. Laiks ir vēl. Uz šādu lecienu ļoti svarīgs ir bumbas pametiens. Bumiņai ir jāatlec tieši tik augstu, kā vajag spēlētājiem, kur viņš ir ieplānojis viņu noķert. Vēlreiz piespēl pašam sev leciens. Skaisti! Kārlis Apsītis pats sev pamet bumbu gaisā un ķerot pēc 360 windmill dunks. Nu redzam, Kristaps Janičēnoks arī novērtē. To jau uzreiz publika arī viss uzreiz eksplodēja. Klausies, Ronaldi, izskatās, ka mums ir nevis tikai 2, bet 3 ļoti labi dunkeri. Es domāju, ka Apsītis droši ir pieskaitīt pie elitāriem džekiem. Skatāmies, ko pats elitārākais. Kristaps Dārgais, ieskrējiens. Nu, caur kājām ar 2 atmuguriski. Nu, kā jau jebkurš Kristaps Dārgā mēģinājums izskatās ļoti iespaidīgi. Nu, skatāmies. Redzam, Kristaps Dārgais ļoti labi veidots tieši kā basketbolists. Augums svars, tas ļauj viņam arī lekt. Nu, ko vēl pusminūtē. Kreisā labā atmuguriski, bet neizdodās dunks. Tā kā pusminūte vēl paliek. Laiks vēl ir. Nu, jācer, ka es gribu, lai uzvarētājs noskaidrojās starp labākiem, lai visi ieliek no augšas un tad žūrī noskaidrot. Nevis kādam neizdodās, vai ne? Jā. Tas arī skatītājiem viss uzreiz. Skatāmies. Dārgais. Atkal. Bumiņi jau šoreiz pat dabūja virs stīpas, bet dunks neizdodās. Es domāju, ka kaut kas jāuzmaina. Jāpamaina, jo šis ir pārāk riskants. Nu, Kristaps Dārgais jau teica pirms dunk konkursu, ka viņam ir padomā kaut kas tāds, kas īsti nav redzēts. Latvijā vismaz. Tā kā redzēsim, vai Dārgais ies uz risku un liks šo dunk, kas īsti nav izdevies, vai mēģinās ko varbūt stabilāku, kas jau viņam regulāri izdevies. Bet konkurences bieži iet uz risku savā ziņā, jo labi rezultāti Apsītim un tīmām. Skatāmies. Tomēr neizdodās. Un Kristaps Dārgais neiecert, neieliek savu pirmo mēģinājumu. Noelsās. Publika ir saskumusi, protams, 3-kārtējais pēdējo 3 gadu čempions. Šķiet, ka noliks troni. Jo kā Dārgais piedās visu reizi. Jā, Dārgais ir, bet redz kā ir. Arī tāds vīrs un tāds meistars kā Kristaps Dārgais, kurš uzvar regulāri dunk konkursos ne tikai Latvijā visos, bet arī šķiet, ka Bārnīs saprot, ka ar mūsu latviešu atletiskiem džekiem atletismā un normālā dunku ziņā viņš nevar sacensties, tāpēc mēģinās kādu humoru šovu. Kā citi izsauks, lai viņa vietā varbūt? Varbūt tribīnēs sēž kāds atletisks Jākapils džeks vai varbūt dāma, kur nāks un iedankos. Bet pabeidzot par Kristapu Dārgo, patiešām tāds vīrs, kā viņš arī mēdz kļūdīties dunk konkursā. Un tikmēr mums pa priekšu iet bijušais ministru prezidents. Gar komentētāju vietām nogāja Valdis Dombrovskungs. Arī viņš ir ieradies Jēkabpilī, baudījis visu zvaigžņu spēli, un viņš kopā ar Latvijas basketbola savienības prezidentu Valdu Voinkungu pasniegs dāvanu, ja balvu dunk konkursu uzvarētājiem. Tā kā mums elitāri vies, Ronaldi. Bet es gribēju redzēt to, ko tu teici par Kristapu Dārgo, kas nav redzēts. Žēl. Ja godīgi, gribējās redzēt. Jā, bet varbūt otrajā mēģinājumā viņš to parādīs. Varbūt viņš neiekļūs finālā, jo viņam pirmais dunks neizdevies, bet varbūt otrajā viņš var iet uz risku tagad. Viņam vairs nav ko zaudēt. Lai Dārgais parāda visu, ko prot. Starp citu finālā Dārgajiem pusfinālā. Dārgajiem bija 96, viņš pirmais, Apsīts otrais 86, 84, Timam, Bārnijam 81. Bet, protams, šiem rezultātiem vairs šobrīd nav nozīmes. Timā, pamet sev bumbiņu, labāk kreisā. Skaisti! Un redzam, cik izvērsti ir šī zirneviņa. Tu pats zini. Tālās rokas aizgāja izvērsies. Protams, atkal es salīdzināšu ļoti augstos plauktiņos, bet atcerēsimies, kā Vins Kārters šo zirneviņu izgriez ļoti tāli. Jā, un tu pats zini, jā, Ronaldi, jo tālāk viņu ir izgriezt, jo grūtāk, bet iespaidīgāk. Skatāmies, Jānis Tīmā. Skaisti! 10 jāliek. Krāslavietis Jānis Tīm piesakās uz jauno danku karaļa titulu Latvijā. Protams, ka danku karalis paliks Kristaps Dārgais, bet pēdējais čempions, šī gada čempions varētu būt Jānis Tīma. Protams. Un es gaidu, ko parādīs Kārlis Apsīts, jo galā pirmais danks viņam bija ļoti labs. Bet Tīma piesakās uz čempionu titulu. Tīma tiešām līmenī. Un abus dankus ielika ar pirmo mēģinājumu, otro gar otro, bet jebkurā gadījumā pārliecinoši un iespaidīgi. Nu, tagad skatāmies, Kārlis Apsīts arī šim puisim kājās ir iekšā. Uzlādēja pēdiņas. Skaisti! Caur kāju atmuguriski!
Redzam, pats arī uzvilcies. Man ļoti patīk, ka dankeri pa saviem dankiem arī fano, nu tā kā emocijās, jā? Iedod vēl skatītājiem papildus no to, kā viņš iegūst, iedod vēl skatītājiem. Tas tāpat kā tu, Roni, ka tu basketbola spēles laikā ieliec kārtīgi tomahawk grozā, to arī uzvelcies, un tas skatītājiem patīk. Vismaz man patīk, kad es komentēju tavus mačus. Paldies. Es piebļauju ēteri tad, un tā ir jābūt, Ronald, tāpēc jau basketbols ir tik foršs. Kristaps Dārgais! Ak, Dievs! Kreisā labā pa 360 vindmils. Ieskrējiens, viņam ātrās kājas. Jā, un pasies, cik viņš ātri norotē viņa augums. Kreisā labā pa 360 windmill dunks. Ir ko redzēt. Nu, Kristap, aiziet! Lai arī tu nevinēsi, parādi, ko tu māki. Skaisti, bet redzam, ka saguras. Man šķiet, ka saguras nedaudz Kristaps. Vairs netiek tik augstu un tik ilgi gaisā, kā viņam gribētos. Šoreiz redz, pakara galvu, saprot kaut kur. Bet, nu, es domāju, ka šitādā situācijā viņš jau ir bijis, ja nemaldos, kā viņš ir bijis kaut kur, ne? 10 reižu un ar pēdējo danku mēdz ielikt. Kristaps Dārgais, kreisā labā. Ai. Nu, redzam, sagurums ir viņa kājās. Galā mēs ar Ārnu Vecvagu runājām. Viņa spēles laikā jau ir katrs iedankojuši pa 5-6 reizēm. Pusfinālā sildoties. Šodien katram kāds 20. danks. Reāli kājiņas ir saguruši. Plus vakar mači bija i jums, i Ventspilī, i Valmierai arī. Nu, Kristap, lai izdodās, aiziet! Kreisā labā pagrieziens, tomēr beigās visu laiku pietrūkst. Bet nu neko, nu. Nu, paldies, Kristap, paldies, ka tu tāds esi un priecē mūs. Ar smaidu redzēt, ka... Viņš māk arī zaudēt. Viņš zaudē kā čempions, apsveic nākamos uzvarētājus, redzam, bet pārdzīvo Kristaps. Nav ieras situācija, ka viņš 2 dankus neieliek. Tas jau jāpajautā, kas tur ir. Es domāju, ka jā, kā arī. Bet es domāju, ka visticamāk tā arī, ka viņš ir nogurums. Visu laiku tā... Lekt. Un plus arī psiholoģiski. Uz katru turnīru viņš ierodās kā galvenais favorīts. Visi jau Latvijā to viņi tik gāja dārgais. Tūlīt būs kāds superdārgs danks. Un nevienmēr nav tikai Jānis Simā, apsveicam. Nu, Roni, tu esi Nostradamus. Es domāju, ka lielākā daļa paredzēja, ka uzvarēs Kristaps Dārgais, bet tu ticēji savam komandas biedram. Un Jānis Tīms saņem 1000 eiro no Valda Dombrovska un Valda Vojna rokām. 2 Valdi, bijušais premjers un esošais LBS prezidents, pasniedz kausu un čeku Jānim Tīmam. Ronald, noslēgumā, ko tu gribi pateikt? Basketbols ir foršs. Basketbols ir foršs, labs danku konkurss. Paldies, ka atnāci. Paldies, ka dalījās ar savu pieredzi, lai tev veiksmīgu sezonu. Ja? Paldies. Tas bija Ronalds Zaķis, bijušais danku čempions, komentējot esošo nākamo danku čempionu Jāni Tīmo. Danku konkurss bija labs, varbūt žēl, ka Kristapam Dārgajam neizdevās tas, kas viņam bija plānots. Valds Dombrovskis arī ar savu klātbūtni mūs pagodināja. Pagodināja Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēli un pasniedza balvu. Tikmēr pie mums atnācis ir jaunais čempions, jaunais danku čempions. Jāni, par danku karali varbūt vēl nesaukšu tev Latvijā, tas gods, lai paliek vēl Kristapam Dārgajam, viņš ir vinējis ļoti daudz un ko, bet tu esi jaunais Latvijas basketbola līgas danku čempions, apsveic un pastāst, kā jūties. Emocijas ir fantastisks. Pirmo reizi vinnēju danku konkursu Latvijā un tiešām varēja redzēt, ka šodien nebūs viegli nevienam, jo es uzskatu, ka šis danku konkurss varētu būt pēdējo laiku viss sīvākais, jo gandrīz bija viss labākie Latvijas, kas varam būt, jo es nezinu, ka man pāris cilvēki galvā, kas varētu trūst kaut kāds Žans Pēners, Haralds Kārlis, pats Zeideks, bet tiešām bija fantastisks konkurss un bija fantastisks emocijas. Man prieks ir, ko uzvar. Jāni, pastāst, kur tu smēlies šo spēku un enerģiju? Vakar spēle bija ļoti grūta spēle pret VF. Spēles laikā tu kāds 10 reizes jau esi ietriec bumbugrozā no augšas, sildīšanās, priekšsacīgs. Kur tev ir spēks kājās? Krāslavas enerģija tā ir? Jā, atbraucu ciemos Latgala, gribēju parādīt varbūt saviem vecajiem labiem paziņām, draugiem un Latgalai pašu šovu un kā mēs runājām kaut kur mēdījos ar Kristapu, ka varētu uztaisīt labu šovu par godu Latgalai. Jo tāds šovu Latgalai diezgan bieži nenotiek un
varbūt visiem nav tik lielas iespējas arī atbraukt uz kaut kādu Rīgu, uz kaut kādām labākām spēlēm. Un tagad tas moments bija pienācis, ka mēs varējām parādīt kaut ko, par ko būtu prieks nākt atbalstīt un popularizēt basketbolu kā tādu.